Labdien! Labdien! Tie, kas mani klausās, dzird, skatās un negrib klausīties, un negrib dzirdēt, un negrib arī skatīties, un tā tālāk, un vispārējie. Tātad es aiz gara laika, kad nav ko darīt, tā, pushumoriem, apkopoju informāciju par latviešu tautas un savus tēvijas nodevējiem, piemēram, tādu kā Maiguru Strīķi, ja, un pilnīgi absolūti negaidīt, es trāpīju virsū vienam baigi interesantam portālam. Ne par to portālu es viņas izmantoju daudzkārtīgi, bet es trāpīju virsū šajā portālā ļoti interesantai informācijai, kas vienkārši ir vairāk kā ekskluzīvi. Ja? Un tātad portāls ir, pilns nosaukums ir tāds, timenote.info LV. Ir tāds portāls, varat vispār to pārliecināties. Un šajā portālā, tā kā es interesējos par aizsargu organizācijas vēsturi, un ne tikai, bet interesējos arī par Maiguru Strīķi kā vēsturi, es jau tā ar humoru runāju. Lūk, es uzdūros virsot visādu veidu humoriem, kas ir notikuši savā laikā, un viņi tādi pushumoristiski, pusnehumoristiski. Un tātad sāksim ar to, kad no kaut kādas Latvijas aizsargu organizācijas, kas ir bijusi sabiedriska organizācija, jau jaunajā Latvijā un 94. gadā ir reģistrēta Tieslietu ministrijā, bet es kādreiz jau to tik skaidrojis, ka tāda organizācija vispār nevar būt, jo Tieslietu ministrijā nav iespējams reģistrēt militāri politisku organizāciju, tādu nosaukumu pat nav, bet ar tādu darbības formu, ar tādu statūtu formu vai vispār ar kaut kādu dokumentāru pavadījumu nav iespējams šodien Latvijā un vispār nekad nav bijis iespējams kopš neatkarības atgūšanas reģistrēt militāri politisku organizāciju ar tādu nosaukumu. Ja? Tas nav iespējams vienkārši, tāpēc tās visas organizācijas arī dabīgi, kad ļoti diskutējums vispār, kas viņi tādi ir, bet labi. Bet tas jautājums skar pavisam cits aspekts. Tātad tur kaut kādi keksi, no šīs minētās organizācijas, bet viņi tipi ir bijuši jau izslēgti uz to brīdi, kā vienmēr. 1997. gada 6. jūnijā 00:50 izslēgtie organizācijas biedri mēģināja uzspridzināt uzvaras pieminekli Rīgā. Lai gan piemineklis netika sagrauts, tomēr tam tika nodarīti nozīmīgi bojājumi. Attīrot monumenta pakāpi, policisti atrada 2 bijušo organizācijas biedru mirstīgās atliekas. Un, kā vienmēr, ja? Tas tāds pirmais variants. Bet tad mēs tagad aizem līdz galam tādam ne līdz šim atrisinātam jautājumam, es uzsveru. Kā šeit es lasu, pēc tam tiesāja 10 cilvēkus, kuri izmeklētāju prāt bija iesaistīts šajā līdz galam nenoorganizētajā pasākumā. Tas sprādziens šeit tiek devēts par pasākumu. Ja? Un tagad iziesim no šodienas reālijām, un mēs mierīgi nonākam pie slēdzienas, bet tam absolūti mierīgi slēdzienu, kad šie cilvēki, kas to ir darījuši 97. gadā, patiesībā ir redzējuši vēstures attīstības gaitu, izpratuši. Tagad mēs uzreiz, bez kalkulātora vēlams vecums nāk virsā nopietni. Tātad 2023 mīnus 997. Tātad 26 gadus atpakaļ viņi redzēja vēstures gaitu jau to, kur būs pēc ceturtdaļa gadsimta. Bet tagad sanāk šeit dažas nianses, un kā atceras viens no notiesātajiem, Andris Ķiploks, es lasu viņa atmiņas. Prokurors mums bija Georgs Skudra, tas pats, kurš savulaik apgalvoja, ka Klaus Elsbergs pats esot izleicis ārā pa logu. Georgs Skudra mums inkriminēja smagāko pantu svešs mans tīša bojāšana vispār bīstamā veidā, tas līdz 15 gadiem. Tas ļauj piemērot drošības līdzekļu apcietinājumu. Tiesa advokāts pierādīja, ka piemineklis nevienam nepieder, nav arī memoriāla būvu, un pantu pārkvalificēja uz pieminekļa bojāšanu līdz 3 gadiem. Tātad pirmkārt, man ir jautājums,
ar visiem šiem bijušajiem prokuratūras darbiniekiem, izmeklēšanas darbiniekiem, padomu laiku komunistiem, ja? Nu, viss, kas caur čeki ir iecelti bijuši, jo tur neviens nevarēja, nesaņemot valsts drošības komitejas piekrišanu šajās amatos vispār nokļūt. Nu, to taču visi zina, tur man, es domāju, detalizēt nav jāstāst kaut kas. Man ir jautājums, šāds Georgs Skudra, nu, ja viņš nav nosprādis tikai uz šo brīdi, viņš kaut kur staigā šodien. Viņš ir pie kaut kādas atbildības vispār saukts par noziegumiem pret cilvēci un cilvēcību un aktīvu piedalīšanos latviešu tautas genocīdā. Kā jūs domājat? Bet tagad sāksies pats interesantākais, un to arī šeit saka Ķiploks. Interesanti, ka mani pratināja Maigurs Strīķis, nelaiķis Jutas Strīķis vīrs. Viņš man pateica, ka pārstāv varu. Tātad šis Krievijas Federācijas bruņoto spēku ģenerālštāba galvenās izlūkošanas pārvaldes darbinieks, par ko es esmu pārliecināts 100%, viņš pārstāv Latvijas varu, šitas āksts. Nu, viņi varētu saukt par ākstu, bet īstenībā viņš pēdējais padibeni, ja? Un draudēja man ar 15 gadiem cietumā. Nu, tas normāli tā, ja? Psiholoģiskā apstrāde no viņa puses bija tāda. Tas ir Maigura Strīķa vārdus, viņš citē. Tev taču ir jauna sieva. Viņa tagad noteikti tev gatavo vakariņas, bet tu nebrauksi mājās. Tu viņu neredzēsi 15 gadus. Tavs Golgāts ceļš tagad ir sācies. Nu, kur šeit ir krimināla process šodien? Attiecībā pret Strīķa kungu. Tikai par šo te vienu epizodi. Tur ir epizodu ar miljardiem. Viņa dzīvē dažādi. Bet tikai par šo vienu epizodu šeit būtu jābūt krimināla procesam. Un pēc ļoti smagiem pantiem. Tie visi ir panti, kas saistīti ar dzimtenes nodevību, un tie visi ir baigi smagie panti. Noziegumi pret valstu. Tālāk. Ko stāsta šis cietušies? Izmeklētājs Strauss uzvārds, kas tas tāds nezinu, un arī nezinu, vai viņš nosprādis vai kaut kur staigā šodien. Mani glaudīja ar mapi. Nu, tas ir tipa gāzes pa galdu dabīgi, ja? Vēl pratināšanas telpā ienāca kaut kāds krievs, un saprotat, ka tas viss notika 97. gadā, kad ir Latvijas valsts jau nodibināta un vispār, nu, tak švāks kaut kāds, ja. Vēl pratināšanas telpā ienāca kaut kāds krievs un kārtīgi man saspārdīja nieres. Nu, kur šitie visi šodien ir? Kāpēc viņi visi šodien, kad mēs redzam vēsturisko realitāti attiecībā uz šo te notikumu, tālajā 1997. gadā. Kāpēc šie cilvēki nav aizturēti? Viņš nekur neesmu lasījis, ka šitie tie visi būtu aizturēti. Nu, ja viņi nav nosprāguši tikai par to laiku dabīgi, ja? Tālāk. Tātad tur vēl kāds Jānis Reksis ir piedalījies, nu vēl tur visādi kadri. Oi, viss viens ārprāts. Un vēl interesants variants, kad cilvēku tiesā par munīcijas glabāšanu, nu labi, nu fiksīm, ka viņš tur glabā to munīciju, ja? Un vēlmi iegādāties sprākstvielas. Nu, tas ir kolosāls formulējums. Nē, es vienkārši tušs smējams no šiem visiem kadriem. Tas viss šie te bijušie komunisti, ja, čekisti, kuri visi palikuši pie varas taču, nu. Vēlmi iegādāties sprākstvielas. Nu, čaļi, man ir vēlme iegādāties balistisko raķeti ar 3 kodolgalviņām. Nu, un tālāk kas? Nu, tālāk kas? Vāks, vispār vāks. Tātad Rekša lietā Rīgas apgabala tiesas krimināla lietu tiesas kolēģijas tiesnese I. Osi. Tādu vēl strādā vispār kaut kur. Kāpēc arī nav aizturēts? Tiesas sastāvs pēdējā instance. Latvijas Republikas augstākās tiesas krimināla lietu tiesu palātas tiesneši M. Goldšmite, A. Nusbergs un P. Opincāns. Nezinu, kur šitie visi šodien ir, bet gan jau kaut kur ir. Tātad, lai arī piemineklis ir nojaukts jau, tātad pēc stāvokļus 2023. gada martu neviena no šīm personām nav reabilitēta. Man ir jautājums. Nu, ministru prezidentam tagad te nav ko jautāt, jo nav ministru prezidenta.
atsevišķi. Man ir jautājums valsts prezidentam Edgaram Riņkeviča kungam un viņa padomniekiem, īpaši padomniekiem, kas tur saistīti ar nacionāliem drošības jautājumiem. Jums tā nešķiet, ka te viena daļa no manis nosauktām personām būtu jāsāk tiesāt tagad? Vēl vienreiz uzsver par noziegumiem pret cilvēcību un latviešu tautas genocīdu. Jo droši, ka šīm personām arī citi noziegumi, ka šīs personas ir veikušas arī citus smagus un sevišķi smagus noziegumus. Visi bijušie čekisti, ja? Un tas ir pirmkārt. Otrkārt, dabīgi, kad šie 10 cilvēki, kas šeit ir bijuši notiesāti, kad viņi ir jāreabilitē. Tā tas ir kā saucās zinātniski. Un es domāju, ka pats pēdējais punkts būtu, kad šos cilvēkus principā tomēr vajadzētu apbalvot īstenībā. Piemēram, ar viestura ordeni ar šķēpēm. Nu, tā būtu normāli. Un valsts prezidents atsevišķi savā kaut kādā tekstā, uzrunā, runā, paziņojumā un tā tālāk šīm personām atvainotos Latvijas valsts vārdā, palūgtu piedošanu un apsolītu, ka tiks pieņemts visas nepieciešamās darbības, tajā skaitā dots uzdevums tiesību sargājošām institūcijām, veikt nepieciešamās procesuālās darbības attiecībā pret bijušajiem čekas darbiniekiem, vai ar čekas palīdzību ieliktiem prokuratūrās un vēl cīņas kur un visu kaut kur, un pilns taču, Un kad, īpaši šeit iet runā par tādu Georgu Skudru, kurš jau ir bijis ar Klāva Ellsberga lietu saistīts un tā tālāk. Es tikai saku, ja viņš nav nosprādis uz šos brīdi, tātad, kaut kas taču šiem cilvēkiem tā kā būtu jādara. Tas nevarētu būt tā, ka viņi tā brīvi vienkārši šodien dzīvo, smējās, ēd un staigā pa veikaliem, iepērkās un viss pārējais. Tā kā nevarētu būt. Jeb tā var būt Latvijā jautājums. Visu labu.